Vakara pasaciņa. Reiz kādā neparastā pasaulē 3 aitiņas sarunājās. Viņas bija iemācījušās tādas mācības no cilvēkiem, ka katra no viņām spēja uzbūvēt savu mājiņu, savu paslēptuvi. Viena cēla savu namu no žagariem, otra no salmiem, un trešā iemācījās no cilvēku pasaules uzbūvēt tādu namu, kurā neviens, kas viņu apdraudētu, nevarētu tajā iekļūt. Kamēr nami tika celti, sarunas turpinājās, un pirmā aitiņa sacīja trešajai: ko tu tur tā pūlies? Paskaties, kā es un mana māsa to protam. Mūsu mājas jau sen būs tulīt kārtībā, kamēr tu tur vēl pūlies un ļoti pūlies. Vai to vajag? Bet trešā aitiņa klusēja un turpināja savu darbu. Drīz pagāja diena, tad vēl viena, un pirmais namiņš bija gatavs. Vēl pagāja diena, tad vēl kāda, un arī otrais namiņš bija gatavs, un abas māsas lielīgi sacīja, ka viņas jau ir darbiņu pabeigušas, un viņām viss ir ļoti labi. Tad viņas lūkojās uz trešo aitiņu un sacīja: cik ilgi tu vēl celsi savu namu? Un kāpēc tu dari tā, ka tas tik ļoti atšķirās no mūsu celtās mājas? Un atkal aitiņa klusēja, jo viņai bija vēl daudz, kas jāpaspēj. Kamēr māsiņas savu darbu jau bija pabeigušas un jau atpūtās, trešā aitiņa čakli turpināja savu darbu. Viņai tas prasīja nevienu vēl nedēļu. Un tad notika, nāca rudens. Un bija tādi notikumi, kuru dēļ pirmā aitiņa drīz steidzās pie otrās, un tad abas divas steidzās pie trešās, kura savu namiņu, tuvojoties rudenim, bija pabeigusi. Notika, ka tajā namiņā, kurš bija celts no salmiem, tur iekļuva vilks, un pirmajai māsiņai nācās bēgt. Viņa steidzās pie otras māsiņas, taču izrādījās, arī zaru būdiņa nebija droša. Tad viņas abas steidzās pie trešās māsiņas, kura pavisam nesen bija pabeigusi savu darbu. Un izrādās, ka tādā vietā, kura bija celta pamatīgi, pārdomāti un gudri, viņas visas 3 spēja paslēpties. Viņas paslēpās no vilka, un ar to stāsts nebeidzās, jo izrādās tajā pasaulē trešā aitiņa bija īpaši gudra. Viņa bija iemācījusies no cilvēku pasaules arī kaut ko tādu, kas aizbiedēja vilku, tā, ka viņš vairs tur nerādījās. Šī aitiņa kopā ar savu draugu no cilvēku pasaules bija sarīkojusi kādu īpašu skolu, kurā trešā māsiņa stāstīja pirmajām 2, ko viņa bija iemācījusies no cilvēku pasaules, proti domāt ne tikai par sevi. Tā nu notika, ka trešā māsiņa iemācīja drošas mājas uzbūvēt arī pirmajām 2 māsiņām. Un kamēr tas vēl nebija noticis, gudrākā no aitiņām steidzās palīgā māsiņām, un lai arī viņas varētu saviem bērniem mācīt ceļu uz mājām, tādām mājām, kurās ir droši. Tāds lūk ir šīs reizes stāsts, kur ir arī mums cilvēkiem ko mācīties. Domāt par sevi un par citiem, domāt tālredzīgi. Ar labu nakti jums, mani mīļie bērni, ar labu nakti tavās mājās.